Tā braukt nevar. Nevar. Ja ir labs koncerts, tad... Zēnām. Viņš nepa zēnām. Žarnā tas nāk Viņš nepa des. Nu tad par veiksmīgu braucienu. Ceļa sākumā mūs pavada pavisam sīks lietiņš, taču Viljandos vairs nelīs un šķiet, ka pavisam ātri esam paldiskos. Tieši no šejienes esam nolēmuši uzsākt savu pārējos braucienu uz Zviedriju. Izmantojam kompānijas DSV prāmi, kas kursē uz Kapelšēru. Komforta ziņā gan šis spēļu līdzeklis krietni atpaliek no prāmja Tallina-Stokholma, taču mēs iegūstam vairākas stundas jūras ceļojuma saīsināšanai, kam ir būtiska nozīme, jo pa Skandināvijas ceļiem līdz galamērķim Storumanā mums jau ir jābrauc krietni 800 kilometru. Nākamajā rītā atliek nobraukt no prāmja un sākt mūsu garo ceļojumu. Kā jau tas rudeņos nereti gadās, mūs atkal sagaida lietutiņš. Kad nonākam Sundsvālē, atliek viens šķērsot jauno tiltu un tad jau varam stūrēt polārā loka virzienā uz Storumanu, jeb precīzāk uz Juktonu, kur 30 km attālumā no Storumana atrodas mūsu saimnieka Igora otrā bāze. Gan jau kā mans. Tas ir Gvida. Galapunktā esam krietnā pievakarē. Vispirms izkrāmējam mantas. Tad var nedaudz ieturēties un likties uz auss, lai iespējams jau sapnī sākt savus topes piedzīvojumus. Par makšķerēšanas vietu esam izvēlējušies Juktonas upi, kas pavisam netālu plūst garām mūsu mājvietai. Vietā ūdenim ir pavisam rāms plūdums, tāpēc šķiet, ka braucam pa ezeru. Taču jau vairākus kilometrus uz augšu ir krāces, kur nekādu laivošanu nav iespējama. Toties ir cerība noķert alatu vai pat ašveidīgo zivi. Mēs ar Gunti dodamies kilometrus 20 tālāk no mājām, kur uz Juktonas upes uzcelts dambis un ir jau cits licencētās makšķerēšanas posms. Ekrati operatoru. Stāsta, ka vēl pirms nedēļas tur gandrīz nemaz neesot bijis ūdens, bet tagad līmenis cēlies par 5-6 metriem. Vietējie saka, ka tur ķeroties prāvi asari, kilogramnieki un lielāki, arī līdakas un alatas. Kas tagad būs? Tradīcijas nedrīkst laust. Mēs jau citreiz lējām iekšā, tad, kad bija noķers, iekšā mēs tad arī liesim. Kreisā vītne. Neatnāca vaļā ne tur, kur vajag. Pieredzes trūkst. Aprauz viņus. Pudeli attaisi, kur te nu zīvi mācēs noķert. Jā, jāmācās vispār jaunu. Nu labi, Jāsaka. pie velna. Labi. Liels kakliņš daudz skrien iekšā. Ilgāk laikam pietiks. Pietiks.
Mums ar Gunti nāks pierādīt, ka patiesība ir daudz sūrākā, pie Pētera lomiem netiekama. Pārējie spiningo mājas stūmā, kur jau, kā teikts, Juktonas plūdums visai rāms. Dzintaram trāpas līdaka virs 3,5 kilogramiem. Viss ir nofinēts. Tā kā līdzīgas zaļsvārds tiek noķerts arī nākamajās dienās, mēs pat izsakām minējumu, ka tā ir tā pati līdaka, kuru vispirms nogādā mājās, bet pēc tam atkal uz upi, lai uzrādītu kā nākamās dienas trofeju. Saimnieks Igors sakās esot visnotaļ aizņemts ar kinogrupas ļaudīm un pie mums braukt negrasās. Mēs tikšanos tomēr uzstājīgi pieprasām un rezultātā iegūstam zināmu skaidrību par copes īpatnībām Juktonas pusē. Nākamajā dienā pārceļamies uz mājvietai tuvāko Juktonas posmu. Ko mēs ķersim? Ķersim uz buma. Nu, skatīsimies, ko tas bums rāda. Nu, galvenais liela. Sevišķi liela. Skatiņš pa daudz. No ar auklu. Laimīgais es arī īpašnieks. Nevar ārā vien dabūt. Man ir kēreti, nadziņi. Līdaka. Neliela līdaka. Vai tiešām noķēri? Man noķēra pirmo līdzi. Dzīve? Šitā te. Mums nedraud. Ēdam. Nē, jāstais, man tāds mazas lapiņas ir. Arī uz mīkstā kāta jāuzliek. Un zem tilta varētu. Un zem tilta jāpamēj. Vakar tur rādīja, ka bija. Jā. Esam? Visam līdakam aiziet. Ты возьми ящик с собой, куда рыбу положить. Да. Я, что ты? Где? Не просто. Опять, что ты все? Давай, мост. Līdz 4 kg. Un Dzintaram pieredze zviņu tīrīšanā 73 gadi. Jā. No mūsu mājvietas sētas pusē paveras skats uz lapeni,
kur ērti iekārtota arī zivju žāvētava. Esmu. Nu, kā ir rādi? 5 grādi jau jādara. Labi. Vai vakuumētāji un mani arī redz, vai tikai to, kas tur notiek? Nu, vakuumētājs tagad strādā milzīgi nopietni. 6 daļās sadod. Jā. Bet vai vienādās? Jā. Daudz maz. Kad esam turpat pārdesmit kilometrus attālumā no mājvietas, pusdienas ieturam turpat ūdens malā. Ar verdošu ūdeni apliec sausais kartupeļu maisījums, sviestmaizes, ābols un kafija teicami atjauno spēkus. Ja ar zivju ķeršanos ir kā nu kuro reizi, tad brūkleņu, sēņu te netrūkst, vienīgi ar dzērveni esot problēmas. Nekas mūs tas īpaši nesatrauc. Ēdienkartes dažādošanai mums vislabāk noder sēnes. To sagatavošana Gvido ziņā. Viendien augšpusdāmja copē dodas arī Gvido un Andris. Vakarpusē viņi tiek pie skaistiem asariem. Maz šitā, jā. Ņem ar roku. Nu viens mazs kukulīts ir kilošniks. Mazais Gvido. Pagaidā, vairāk nekā nav. Ir jau forši, jā. Nu, bet vismaz katram 5 stādus vajadzētu būt labi. Nu, centīsimies. Davai. Copes pēdējā dienā Guntis, Gatis un Dzintars mēģina savu veiksmi Krācēs. Es palieku lejpustām, turpat netālu no mājām. Manu lomā vairāki skaisti asari. Zviedri visu sakārtojuši tā, lai copmaņi Juktonas krastā justos ērti. Ir gan nojumīti, gan soliņi, gan arī informācija par atļautajām zivīm.
Gatis krācēs tiek pie skaistas rīdakas, bet Guntim trāpās 2 alatas. Atpakaļceļā jau krietni vairāk jūtama rudens elpa. Bērzi, kas šurbraucot bija zaļi, tagad jau zeltaini. Mājupceļš jāveic pa nakti, jo kuģinieki mainījuši prāmja kustības sarakstu. Kapelšērā iebraucam laikā. Iznāk vēl pagaidīt līdz prāmja attiešanai. Sakām ar Dievu Zviedrijai, lai citu gadu makšķerētu jau citos ūdeņos.